labi sabalansēts, pārdomāts vegānu uzturs nekaitēs nevienam. Vai viņš būs veselīgāks par manu ar daudz dārzeņiem, augļiem un ogām, vai nē, to gan es neņemos spriest, es neesmu vegāns. Īpašu uzmanību no sākta gali pievērst obaltumiem. Vegāni aug valsts obaltumi, katrs atsevišķi nav pilnvērtīgs, bet kopā ņemot, kas vienam tam aug valsts obaltumam trūkst, otram var būt pa daudz, un kopā var iznākt ļoti labi obaltumi, var vegānu uzturu uzaudzināt muskuļus. Noteikti jālieto B12 vitamīnu. Vegāniem viņš katram otram trūkst, bet katram otram ir tā, kad no resnās zarnas, kur arī var veidot mikrobi to B12, viņš neuzsūcās. Bet katram ļoti bieži vegāniem ir atvilnis, atsitiens atpakaļ uz augšu, kā teikt, uz tievo zarnu, kur tievās zarnas lejstaļā viņš ļoti labi uzsūcās. Arī pa citām lietām ir tādas pārdomas. Varētu būt pa maz kalcijas, jo no graudu produktiem fitīnskābe kavē kalciju uzsūkšanos, oksālskābe kavē no dārzeņu produktos uzsūkšanos, jau lāga nav tur tas kalcijs īpaši daudz un tiek kavēt uzsūkšanās mums, bet vegāniem ilgstoši ēdot vegānu uzturu, kā viņu organisms iemanās labāk šķelt tos fitīnu un tos oksalātu savienojumus, un viņiem ir kauli vieglāk ir, viņi nav tik smagi, bet kauli tiem vegāniem nekādā gadījumā biežāk nelūst nekā visēdājiem. Tā kā tas tāda apsvērumi par tiem bagātinātājiem, varbūt, ka bērniņiem vajadzētu kāds obaltums, teorētiski cinks, te jāpārdomā arī par dzelzi un kalciju, magniju varbūt, bet, kā es atkārtoju, pieaudzis cilvēks saprātīgi izvēloties var dabūt visus vajadzīgās uzturvielas no vegānu produktiem. Plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā, noteikti jālieto B12 vitamīnu preparāti par maziem bērniem. Kombinējot tos augu produktus, var panākt pilnvērtīgu obaltumu, nelietojot dzīvnieku, bet tajos augos tie obaltumi maz. Tā kā, ja nelieto nekāds uzturu bagātinātājs vai sojas produkts, vai mazo bērnu vēderiņš būs pietiekoši liels, lai šito masu produktu, augu produktu, kas satur katrs mazo obaltumu, dabūtu pietiekošā vairumā, lai viņam būtu, jo viņam bērniem vajag vairāk obaltums nekā mums, lai viņi augtu un būtu lieli, smuki un skaisti. Jā, bet soja aug Amerikā vai Āzijā, tas mums nav īsti tāds mūsu produkts, un daudziem ir dažādi aizspriedumi par to sojas produktiem, kad viņi nav pieraduši vienkārši. Izplatītākā. Pirmais ir sirds ateroskleroze, no infarkta vai insulta. Biežākais nāves cēlonis. Ļoti to veicina pārēšanās, liekais svars un aptaukošanās. Tāpat arī pa daudz tauki, pa daudz holesterīns ir. Pēc manas laboratorijas datiem mēs Latvijā patreiz ēdam 2-3 reizes vairāk holesterīnu, nekā tas būtu vajadzīgs. Holesterīns visiem audiem ir tik vajadzīgs, kad organisms pats sintezē holesterīnu. Un, ja mēs ēdam 2-3 reizes vairāk, tad tā nevajadzīgā viela, kas pa daudz, tas pa skādi. Holesterīns ir tikai dzīvnieku produktos. Augu produktos nav holesterīna. Augu produktos ir tik līdzīga viela. Fitosterīna un citosterīni. Citosterīna un fitosterīni kavē īstā holesterīna uzsūkšanos. Tā kā šajā sakarā par tiem holesterīniem augu produkti ir ļoti, ļoti ieteicami.